Naktī pēc pusnakts valsts robežsardas pārstāvji, izmantojot mobilās novērošanas ierīces, konstatēja kārtējo nelegālo šķērsotāju grupu, kas pārvietojas pa zaļo zonu. Nekavējoties tika uzsākta meklēšana, bloķējot visus iespējamos pārvietošanās maršrutus. Tiekot līdz autoceļa Maskava-Rīga, nelegālos imigrantus gaidīja divas automašīnas, kas devās valsts iekšēnē. Attiecīgi arī bija izveidoti uz ceļa krustojumiem robežu norīkojums kontrolpostenis, kas mēģināja apturēt esošos koncentrētās transporta līdzekļus. Pirmajā norīkojumā kontrolpostenī neapturēja, neizpildīja prasības apturēt transporta līdzekļu. To automašīnu tālāk vajāšanai. Diezgan operatīvi un profesionāli bija iesaistīti sadarbības struktūrvienības, kā arī minēja valsts policija, operatīvi nobloķēja iekļūšanu Ludzas pilsētā, Zilupas pilsētā, krimināla izmeklēšanas dienests, imigrācijas dienests operatīvi norēģēja un saulēcīgi nosaca galvenos virzienus. Vajāšanas rezultātā viena no automašīnām nogriezās uz lauku ceļa Mirzas pagasta virzienā. Baiļu pārņemtie vietnamieši metās bēgt. Īsi pēc tam ar kinologu dienesta suņu palīdzību nelikumīgie robežsēsotāji tika aizturēti. Otru automašīnu robežsargi aizturēja 10 km tālāk Zaļiesas pagastā. Valsts robežsargiem šogad šī ir pirmā nelegālo imigrantu aizturēšana. Robežsargi neslēp, ka situācija uz robežas ir nopietna, jo imigrāciju pārņēmuši arī organizēti noziedzīgie grupējumi. Tiek konstatēti atsevišķas pazīmes, kas norāda uz to, ka Latvijā darbojas organizētas nozieguma grupas pārstāvji, kuri nodarbojas ar nelikumīgu cilvēku pārvietošanu pāri valsts robežai. Krimināla izmeklēšanas dienesta amatpersonas intensīvi strādā. Pēdējā laikā daudz runāts par Latvijas austrumu robežas sakārtošanu, kas ir viens no neatliekamajiem darbiem valsts drošības stiprināšanā. Kā teica majors Marks Ļahnovičs, lai nodrošinātu kvalitatīvu joslas uzraudzību un saulēcīgi reaģētu, ir nepieciešama pēc iespējas ātrāka valsts joslas sakārtošana, papildus tehniskie līdzekļi un bez šaubām personāla skaita palielināšana. Procesā ir ierīkota robežu josla, kur 6 metru platumā, kur 10 metru platumā, bet ir nepieciešami līdzekļi tiešām atbilstoši likumam. Ir noteikts 12 metru valsts robežu josla un nepieciešami viņu ir ierīkot, novākt apaugumus, tas ir kokus, krūmus, izveidot patruļtakas, izveidot kontrolpēdu joslas. Inženiertehnisko aprīkojumu uzstādīšanai nepieciešams ir izveidot vietas. 2014. gada laikā kopumā par nelikumīgu šķērsošanu uz zaļās zonas tika aizturēta 144 personas. No tām 139 ir nelikumīgie imigranti.